Šī programma ir mans un Rīgas ekonomikas augstskolas piedāvājums Latvijas sabiedrībai pakāpeniski tikt pie tādiem līderiem, kuriem mēs patiesi gribētu sekot. Jo empātiski, drosmīgi līderi, tādi, kuri ir spējīgi mūs vest uz cēlākiem mērķiem un ideāliem, mums ir nepieciešami vairāk nekā jebkad agrāk. Un vienmēr ir interesants jautājums, bet kur rodas cīniska, egoistiska, sautīga līderība, kura mums nevienam nepatīk, par ko mēs visi sūdzamies, un tā atbilde ir viņa rodas galvā, domāšanā, jo uzvedība ceļas no domāšanas. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tikai transformēti cilvēki var transformēt citus, var transformēt sistēmas, un tāpēc ļoti liels uzsvars šajā programmā ir uz darbu ar sevi, ar savu personību, ar savu attīstību. Un vairāk, manuprāt, nekā arī tam ir sava vieta tehniskiem risinājumiem, plāniem, normatīviem aktiem, ekspertīzē, bet, manuprāt, vairāk kā tas mums patiešām ir nepieciešami līderi ar pilnīgi citu attieksmi un pilnīgi citām vērtībām iepratim Latvijai un tās cilvēkiem. Un vēl kāda ļoti svarīga lieta šajā programmā, ko dalībnieki ir piedzīvojuši, ka viens nav cīnītājs un viens nav darītājs, viens nav sistēmas mainītājs. Un es gribu pieminēt šeit slavenās antropoloģes Margaretas Mīdas citātu, ka nekad nevajag novērtēt par zemu 5 neatlaidīgu, mērķtiecīgu pilsoņu spēju mainīt pasauli, jo patiesībā tas ir vienīgais, kas jebkad pasauli ir mainījis. Un ir ļoti viegli un ļoti vienkārši padarīt tādu vienu balsi, kura par kaut ko iestājas, to atstumt malā, samalt un sistēmā izspļaut, bet tad, kad par kādu ideju iestājas grupa, tas ir pavisam cits spēks.